So, labrīt visiem, good morning to everybody, excellencies, ladies, gentlemen. We have at this time opportunities to use interpretation. Well, those two ladies will do all this job for today. So we have two languages, Latvian and English. So please use which language you prefer as a more convenient. Un, godātie kolēģi, man tiešām ir kolēģi arī daudz politiķi šeit ir klāt, tāpēc es tā varētu teikt. Spiridono kungs, lūdzu. Un man ir liels prieks jūs šeit redzēt par šo konferenci. Viņa ir, manuprāt, nebija domāta tieši, ka viņa bija šī aktualitātes brīdī organizēta tieši tajā brīdī, kad Latvijas parlaments ir saņēmis beidzot no Latvijas valdības projektu par grozījumiem enerģētikas likumā, kas ir ārkārtīgi svarīgi, un, protams, tas būs svarīgs jautājums. Šodien tas varbūt ir vairāk sakritība, jo ACR, tātad Alianses Eiropas konservatīva reformista alianses, faktiski sponsori arī pētījumu, ko veic neatkarīgs enerģētikas eksperts Jūras Ozoliņš, kas lielā mērā būs arī šis ievads ziņojums. Un mums ir ļoti liels prieks, ka šeit tātad gan Lietuvas vēstnieks, gan Igaunijas vēstnieks ir, un mums arī būs kolēģi, tātad eksperti, atbildīgās amatpersonas no Igaunijas un Lietuvas. Otrajā sadaļā un pirmajā sadaļā būs Jurijs Spiridono kungs, kurš faktiski prezentēs lielā mērā Latvijas pieeja šai situācijai. Un es domāju, ka visiem būs interesanti. Dažs vārds par šo situāciju, kā es redzu, teiksim, kāpēc šī aktualitāte ne tikai šeit Baltijā, bet arī globāli ir ārkārtīgi svarīgi. Ir notikuši daudz notikumu, ja mēs tā pavērtējam, teiksim, pēdējos 5-6 gadus. Protams, ar ASV slānekļa gāzes tehnoloģiju attīstību un šo cenas izmaiņu daudz, kas pasaulē gāzes tirgu ir mainījies. Es domāju, man ir skaidri redzama šī cenu dinamika, kas ir ietekmējusi ASV un arī, protams, sašķinātās gāzes tirgu. Tā pašā laikā, protams, šīs netradicionālās gāzes iegūs metodas Eiropā, varbūt tās nav tik sekmīgas, bet, protams, ir pavisam šī mēneša ziņas, kā šīs teiksim, iegūs uzsākts arī ir apvienotajā karalistē ar premjerministru piedalīšanos. Un, protams, tā pašā laikā mūs sasniedz arī ziņas, ka Polijā ir palicis tikai Chevrons un pārējās kompānijas, kas bija uzsākuši šo izpēti, viņas pašlaik pārtraukušas. Protams, mēs varam teikt, ka daudz, kas arī mainījies, ir kopš 2009. gada, kad Eiropas Savienībā tika pieņemta šīs direktīva par gāzes liberalizāciju, kur lielā mērā būs arī fokus šodien attiecībā uz Baltijas valsti. Un šīs direktīvas ieviešana ir ienesusi Eiropā, es domāju, daudzas izmaiņas. Katrā ziņā tas, ka ir pieejams arī uz nākošiem 7 gadiem Eiropas budžetā finanšu instruments, kas saucās Savienojot Eiropai, Connecting Europe Facility, labāk zināms vārds, kas ļauj finansēt līdz 50% enerģētikas starpsavienojums, tā skaitā arī, protams, gāzē, sašķinotās gāzes terminālam, un dažos gadījumos par līdz 75% no projekta izmaksām, kas, protams, ir iespēja. Jautājums, kā Eiropā šīs iespējas izmanto. Protams, ja tā pavērtē dažu gadu attālumā atpakaļam, mainījies arī ir daudz, kas ar dabasgāzes piegādes āruļvados. Mēs zinām, ka ir Nord Streams stājies spēkā, South Streams attīstās. Nabucco, kas bija Eiropas Savienības projekts, kuru lielā mērā virzīja Eiropas komisija tajā laikā, kad enerģētikas komisārs bija Andris Piebalgs, diemžēl izskatās, ka ir izbeidzis savu darbību. Un šīs daudzās izmaiņas faktiski parāda šī gāzes tirgus dinamiku. Pavisam nesenas ziņas, relatīvi nesenas, ir uzsākta Eiropas komisijas procedūra pret Gazprom iespējams dominējošo stāvokli vairākās Eiropas Savienības valstīs, kas bija lielā mērā Lietuvas uzsākums. Man ļoti iepriecināja vakar, lasot lidmašīnu atgriežoties no Strasbūras. Financial Times ziņa, ka komisārs Almuņa, tātad konkurences uzraugs Eiropas komisijā, ir bijis ļoti piesardzīgs pret Gazprom piedāvājumu panākt mierizlīgumu. Es domāju, ka tā ir laba ziņa, un es ļoti ceru, ka, lai arī Eiropas komisija tuvojās arī savam termiņu beigām, tad konkurences komisārs, kurš līdz šim ir parādījis samērā stingru stāju, varbūt izņemot Spānijas futbola klubu jautājumu, visos citos gadījumos,
ir bijis pietiekami stingrs savos uzskatos konkurences uzraudzībā, un es domāju, ka šī ir laba ziņa mums visiem. Bet fokus, protams, ir Baltija, un šajā gadījumā tikai dažos vārdos sasummēšu, kā es redzu šo problēmu. Kad tika pieņemta gāzes direktīva, tad dažādu Baltijas valstu status pret izņēmumu stāvokli izolētajos tirgos šajās gāzes direktīvā bija dažāds. Lietuvā nebija šīs atrunas, Igaunija, Latvija, Somija bija šīs atrunas, ko mēs labi zinām šeit klātesošie, domāju, visi. Un kur mēs esam šodien, 2015. gads ir gads, kad šī direktīva ir faktiski pilnībā ieviesta Lietuvā, un, man jāsaka, arī Igaunijā likumiskā veidā. Tas ir ļoti būtiska situācija, Latvijā nē. Un Latvijā ir spērts pirmais solis, ja tā varētu teikt, kā ekonomikas ministrija to formulēja kā pirmā fāze šīs liberalizācijas ieviešanā, kura ir sākta ar sadalas tīklu normu ieviešanu pēc tam, kad beidzās jauno tirgus termiņš. Un šajā gadījumā otrs solis vai otra fāze, kas īstenībā nozīmē pārvades tātad sistēmas atdalīšanu no piegādātāja un pārdevēja, ir tas būtiskākais. Un raugoties uz priekšu, mums joprojām Baltijā šeit nav atrisināts sašķirinātās gāzes termināla jautājums. Tā pašā laikā mēs zinām, ka Klaipēdas termināls acīm redzot sāk strādāt ar pietiekam lielu tehnisko jaudu no 2015. gada. Un saliekot to visu kopā, es ļoti gribētu redzēt, ja šī konference dos mazu soli izpratnē par šiem dažādām situācijām Baltijas valstīs un veicinās mums iespēju radīt tiešām gāzes tirgu. Skaidrs, kā elektrības tirgus, ko mēs šodien varbūt mazāk aizskarsim, katrā ziņā arī ir zināms izaicinājums, un man priekš šeit redzēt arī Āru Žigu, Latvijas Energo vadītāju, kurš, protams, gatavojās šim Latvijas liberalizāciju ieiešanai, tātad šajā tirgus situācijā, kas, protams, var gadīties Latvijas sabiedrībai, būs zināms satricinājums, bet ilgtermiņā bez šaubām tas ir iegūms. Tie ir mani ievadvārdi. Paldies jums par dalību šodien, un es dodu vārdu neatkarīgam enerģētikas ekspertam, ļoti labi zināmam, nedomāju ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, Jurim Ozoliņam. Jā, paldies, labrīt. Mans darbs nebija politisks, bet tīri profesionāls, un pasūtījums bija par pēdējām tendencēm tādā nozīmē, lai politiķi labāk izprat, kas viņus sagaida Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu gadā, kas vispār notiek pasaulē. Es tagad tomēr būšu spiests pāriet šeit, lai es varētu vadīt kaut kā un redzēt pat savu prezentāciju. Man prezentācija ir angļu valodā, un neuztraucoties tiem, lai tālāk mums būs saruna notikt otrajā daļā, daudz raitāk. Otrajā daļā es arī runāšu angļu valodā, un visi mūsu viesi, protams, runās angļu valodā. Tā kā klausītāji esiet gatavi operēt ar saviem tulkošanas ierīcēm. Ir diezgan, kaut kā zaļš fons, bet tas nekas, zaļa krāsa ir celība krāsa, tātad jādomā, ka lietas notiks labāk. Es sākšu ar savu pirmo slaidu, tas jau, ko faktiski Zīles kungs Roberts iesāka par to, kas tad satrauc ekonomistus politiķus Eiropā. Un visu laiku mēs bijām aizņēmti ar finanšu krīzi un monetāro politiku, ar banku glābšanu, ar mājokļiem un tā tālāk, bet izrādās, ka arī pēc tā dzīve turpinās. Un tagad mums ir, protams, būs jauni izaicinājumi, kuri ir bijuši vienmēr, bet kurus mēs tagad varbūt tik ieraudzīsim. Un es sākšu ar šādu ļoti vienkāršu slaidu, kurā ir parādītas sašķirinātās dabas gāzes LNG cenas noteiktos reģionos. Nepievēršiet uzmanību vienībām dolāri par miljonu britu terminālās vienības, apskatāties tikai uz skaitļiem un izdariet salīdzinājumu, kādi viņi ir dažādos reģionos. Un tad mums visiem liekas, ka Amerika ir joprojām turpinās zelta laiki,
un ka tur viss paliek bagāti un industrija strādā pati par sevi, un viņai nekāda problēma nebūs nospiest Eiropas industriju uz ceļiem, bet reiz jums teikšu, tas ir absolūti šķietama lieta. Un šie ir tie jautājumi, kuri faktiski ir aktuāli, un es ieteiktu politiķiem un arī biznesam pievērst uzmanību pēdējai frāzei. Pašlaik notiek tirdzniecības sarunas. Un bez šaubām Eiropas bizness cer uz vienu lietu, ka neparādīsies kādi importa, eksporta ierobežojumi dabas gāzes transportam, ka nebūs ierobežojumi tehnoloģijām, ka būs vēl vairāk iespējas izmantot naftas produktu tirdzniecību, kur pašlaik ir ar izdevīgumu abām pusēm, kad ziemā dīzeļdegviela plūst tiek pārvietot uz Eiropu un vasarā benzīns uz Savienotām valstīm. Politiķiem jāzina, kāda varēna Eiropas industrija stāv aiz tā un kas ir ieinteresēts. Un, protams, vidējais jautājums, vai tāda Amerikas priekšrocība varētu pastāvēt ilgi un vai tā būs mūžīgi. Bet ļoti interesanti ir beidzamās dienās publicētais pētījums par to, ka Eiropas industrija un sevišķi ražošana ļoti veiksmīgi tiek galā ar šo problēmu. Kā jau starptautiskajā tirdzniecībā, ieguvumi ir sociāli ekonomiski vienmēr no aktīvas apmaiņas, un katram ir jāatrod savu nišu. Es izvirzītu, kad ir šādas 4 lietas, kas būtu jāņem dienas kārtībā. Un es gandrīz arī faktiski saliktu tādā veidā arī prioritātes. Kad, protams, pašlaik pats svarīgākā lieta ir enerģijas efektivitāte. Ir viena svarīga lieta. Mēs esam un laikam paliksim ilgi vēl augsts naftas cenas laukā. Šī ir naftas cena visā savā viņā, žēl, ka nav redzama gadi, bet tur ir 1867. gads, tad, kad nafta vispār parādījās pielietojuma un apritē, un viss tas ir attiecināts 211. gada dolāros, un kā redzat, mēs esam 3. reizi tajā augstajā naftas cenas periodā. Un laikam tur tā arī paliksim. Lieta ir tāda, ka apmēram puse no diennakts naftas patēriņa tiek importēta no kādām valstīm, kurām šis resurs ir. Tā ir starptautiskā tirdzniecība. Un, kā redzams, Eiropas Savienība, arī mēs esam ļoti atkarīgi no naftas importiem un cenām. Lieta ir tāda, ka viena no leģendām, ka nafta beigsies, nekā nepiepildās. Un tā diena, kad iestāsies plakanā brīdis ieguva un patēriņš, ar katru dienu attālinās. Ir tikai viena problēma. Naftas rezerves nav par labu Eiropas Savienībai. Tātad atkal jāsaka, diplomāti, domājiet par to un katru dienu, kad jūs kaut kur brauciet un atceraties, kur, kam, kas ir. Un vēl viens atgādinājums, arī tā sauktā ekonomiski attīstītā pasaules zona nav tā, kurai pašlaik kurai ir visvairāk naftas rezerves. Tās faktiski ir lieta, kas jāatcerās katru dienu, domājot par enerģijas stratēģijām, rūpniecības stratēģijām, uz ko ir jāliek un uz ko ir vērts spēlēt. Un tas pats attiecās arī ne tikai uz rezervēm, bet arī uz ieguvi. Diemžēl ļoti daudz naftas ieguvis ir nepārāk politiski stabilos un diezgan riskantos rajonos, un to mēs redzējām tad, kad bija runas par Irānas embargo, tad mums paredzēja ekonomisko katastrofu, bet tas nenotika. Tagad mums atkal tiek paredz, ka pēc sankciju atcelšanas naftas cenas kritīsies un mēs varēsim tērēt uz nebēdu.
tomēr vēl gribētu atgādināt par efektivitāti. Mēs viņu tērējam, viena laba zīme, Eiropas Savienība, kā mēs redzam, 12. gadā salīdzinot ar 11. ir samazinājusi naftas patēriņu. Tātad vai tikai cena, vai jaunas tehnoloģijas, vai saprātīgi politiski pasākumi ir noveduši pie tā. Domāju, ka tas ir jautājums, ko katram faktiski savā valstī ir jāpadomā. Nākošais ir dabas gāze, kura ir ļoti labs produkts, ir tīrāka par naftu, ir ļoti tehnoloģiska, ļoti ērti izmantojama un līdz ar to pievilcīga. Un te mēs atkal redzam, ka ne OECD vai attīstīto valstu teritorijās tiek visvairāk iegūta dabas gāzi. Eiropas Savienība nav tā bagātākā. Kā mēs tērējam? Redzam, ka atkal jautājums, kurā reģionā gāze tiek visvairāk tērēta, kā tas atsaucās uz pasaules politiku, ekonomiku un tirdzniecību. Eiropas Savienība pārsteidzošā kārtā tērē mazāk dabas gāzi nekā tā sauktā bijusī Padomju Savienība. Pēc šīs klasifikācijas, kas ir British Petroleum, bijusī Padomju Savienība par nepatiku Baltijas valstīm mēs esam pieskaitīti pie tās bilances, un viņi turpinās līdz Kirgīzijai. Jā, diemžēl krāsa ir nodzēsusi. Eiropas Savienība 12. gadā patērēja mazāk dabas gāzi kā 11. Tas atsaucās arī uz Gazprom patēriņu vai pārdotiem gāzes apjomiem 12. gadā, bet mēs zinām pēdējās ziņas, ka Gazprom ir izdevies veiksmīgi noturēties šai tirgu un 16% pārdotās dabas gāzes 13. gadā norāda, ka tirdzniecība starp Eiropas Savienību un Krieviju, kas ir svarīgs tirdzniecības partneris, faktiski ir tādā stabilā līmenī. Un šeit mēs redzam, kur tad ir lielākie dabasgāzes pircēji. Atkal no tā viedokļa, lai mēs redzētu, kas ir varbūt vairāk ieinteresēts sarunās arī tai svarīgā jautājumā, ko mēs runāsim otrajā daļā par Eiropas iekšējo dabasgāzes tirgu. Un te mēs redzam galvenos spēlētājus, kuri ir vairāk ieinteresēti tirgu un kuri varbūt tā kā Latvija ir ļoti, ļoti atturīga. Viens atgādinājums, kādā veidā dabas gāze Eiropā nonāk, un tie ir, protams, divi veidi caurules, LNG, kas ir jūras transports, un pēdējais stabiņš norāda apmēram cik liela daļa ir tātad, kāda ietekme ir LNG vai tirdzniec, vai transportētā no globālajiem tirgiem, kas faktiski arī ir ārkārtīgi svarīgs elements tirdzniecības uzsākšanai vai jēgai sarunai par pārstruktūrēšanu un patērētāju atbrīvošanu. Es mēģināšu pātrināt savu prezentāciju. Atkal jautājums, cik daudz mums pietiek dabas gāzes. Un šeit mēs redzam, ka mums blakus atrodas tā sauktā bijusī Padomju Savienība, kurā pēc šīs klasifikācijas mēs joprojām atrodamies, kurai pie esošiem patēriņiem dabas gāzes krājumi ir 360 gadiem. Nav nemaz tik maz, un, kā mēdz teikt, dabas gāze ir produkts, kas palīdzētu pāriet uz ilgspējīgu enerģētiku un ekonomiku. Vēl viens atgādinājums, paradoks ar oglēm. Ogles ir populāras un tiek būvētas pat ogļu elektrostacijas Eiropā.
Pavisam vienkārši iemeslu pēc ogles izrādās ir konkurētspējīgs pret dabas gāzi. Tas ir fakts, un svarīgākais ir tas, ka ogļu ir ārkārtīgi daudz. Varbūt tomēr šo, kas Eiropā joprojām turpina iegūt ogles. Man pazudis ir Krievijas federācijas skaitlis, viņš ir... Katrā ziņā, kā redzat, šie ir mūsu galvenie partneri. Tie ir tie, kas, teiksim, ir ieinteresēti un atkal jautājumā par Eiropas likumdošanu un politiku, kuri runās par oglēm, kuri būs pret oglēm, kuriem būs ļoti zaļa pozīcija un kur, teiksim, cīņas starp zaļajiem un konservatīviem būs ārkārtīgi asi, kas vienmēr ir jāatcerās vēlēšanu laikā, un tas veido vispārējo sabiedrisko fonu. Ogles pietiek, tā, lai neaizvainotu kodolenerģijas entuziastus. Kodolenerģija joprojām tiek izmantota. Redzam galvenos spēlētājus. Jā, un tad ir tēma, kas attiecās uz jaunām tehnoloģijām un inovācijām un ekonomikas sildīšanu. Atjaunojamie resursi, ar kuriem tātad mēģina cīnīties pret augstām fosilās enerģijas cenām, fosilās enerģijas piegādes riskiem, cenu nestabilitāti. Šī ir jaunā tehnoloģija, un viņas gājiens ir ļoti strauji, lai parādītu, kā ir saules enerģijas izmantošana augusi atsevišķās Eiropas valstīs. Tad skaitļi ir milzīgi. Atkal man ir pazudis apakšā, kas tie ir, kurā veidā, kur tad visvairāk notiek šī tehnoloģiskā sacensība. Un te bija salīdzinājums starp kurā kontinentā un kurā valstī. Tad absolūtais līderis ir Ķīna. Jā, tātad, te mēs arī redzam tehnoloģiskos līderus, un varbūt kāds ir ievērojis tos tirzniecības karus, kas bija par saules paneļu eksportu Eiropā, Amerikā, ar sankciju draudiem un tā tālāk. Tā ir ļoti liela industrija, ļoti lielas rūpnieciskās intereses, un ir vērts par to padomāt, kas notiek. Jā, un šeit atkal tas pats, ka jā, šeit tomēr ir Eiropas Savienība ir līderos uzstādītajās jaudās. Un šeit mēs redzam Eiropas Savienības valstis, kuras attīst veidu tehnoloģiju, atkal viens no jaunās tehnoloģijas veidiem, atkal milzīgas iespējas rūpniecībai, darba vietām un, gribu teikt, arī enerģijas drošībai. Un pieaugumi joprojām ir ļoti liela Eiropā un turpinās. Pie šīs pašas tēmas te ir daži mēneši, kas parāda, cik no katrā Baltijas valstī no enerģijas patēriņa ir piegādāts no vēja iekārtām. Pirmais līderis, protams, ir Igaunija, un kā redzat, 4, 5, 7%. Ja jūs paskatīties uz to, kas ir iegūts no enerģijas par nulles maksu, un salīdzināt, piemēram, ar dabasgāzi, tad jūs konstatējat, ka tas ir ļoti liels lielums. Labākā diena, kad vēja apstākļi bija labi, Igaunijā bija pār par 20% patēriņi tika nosekts ar vēju. Nepārāk, pagaidām mēs esam 3. vietā Latvijā, un pat Igaunija pavisam faktiski pat neatpaliek no gan uzstādīto jaudu, gan enerģijas ražošanas ziņā. Tie ir ievērojami skaitļi un ievērojami ietekmē apgādes bilants un drošību. Te ir tāda maza ieskatiņa, ko dažs pirms 2 dienām iznākušais
British Petroleum prognozēja, kāda varētu būt tendence līdz 35. gadam. Es uz šo avotu atsaucos tādēļ, ka British Petroleum ir ļoti liela pieredze enerģijas datu apstrādē, ārkārtīgi laba pārstāvniecība fosilās enerģijas ieguvēja valstīs, kaut vai Krievijā. Un Eiropā, kā redzams, tiek paredzēts, ka dabasgāzes patēriņš turpināsies un būs ar pieaugumu. Atkal atcerīsimies ar tirzniecību ar mūsu kaimiņiem. Ogles joprojām pēc viņu rēķiniem tiks izmantots arī Eiropā. Kodolenerģija negaida kādu pieaugumu ievērojamu. Un, protams, atjaunojumās enerģijas, neskatoties uz skaitļiem, bet procentālie pieaugumi ir milzīgi, kā jau es minēju. Tur ir dzinēji spēki, ir tehnoloģijas un inovācijas. Ir pazudis tā. Šeit es gribēju parādīt par to, kādā veidā tiek patērēta enerģija par galveniem sektoriem. Enerģijai, rūpniecības sektorā un transportā. Jā. Man krāsa rada problēmu. Varam teikt sekojoši. Es gribu, šeit vajag vēlreiz, šis ir par enerģijas veidiem. Varbūt nav tik svarīgi. Es aiziešu pie patēriņa struktūras, vēlreiz atgādināt, kas ir kādā, kuru ieinteresēts un kas var, teiksim, no kurienes troksnis, kurš ir vairāk atbildīgs par enerģijas patēriņu. Un šis ir mazs atgādinājums, ka transports, transports mums ir apakšējais, transports, enerģija un rūpniecība. Un šeit ir šāda lieta. Kaut vai 12. gadu kā atskaiti mēs varam paņemt Eiropas enerģijas patēriņa struktūrā, transports patērēja 17%. Ievērojams skaitlis. Un degvielas patērētāji, kas mums šodien arī šeit klausās klāt, ir tie, kas galvenokārt ir atbildīgi par šo patēriņu lielumu. 43% ir patērējis enerģiju un 25% rūpniecība. Tad, kad Latvijā notiek šī diskusija par to, ka enerģija bendē un dzēn izmisumā rūpniecību un laikam draud mums neteiksim ar rūpniecisko kolapsu, bet kaut kas tam līdzīgs, tad ir jāatcerās, ka tā lieta nav tā gluži tik vienkārši. Rūpniecība pat par sevi patērē daudz enerģijas. Otkārt, tā nav enerģētikas sektors, tas ir elektrības ražošanas sektors. Elektrība ir augstākā enerģijas kvalitātes vai augstākās kvalitātes enerģijas forma, kur arī izgājis cauri ārkārtīgi sarežģītu pārveidošanas procesu līdz piegādēji. Ir pilnīgi saprotams. Tātad, kāda ir perspektīva? Eiropā izrādās, ka tā apmēram saglabāsies. Transportam vajadzētu palikt efektīvākam, elektrība būs vajadzīga vairāk, un tā uz priekšu apskatīsimies citu. Ļoti interesanti paskatīties uz Āzijas klusā okeāna reģionu, kur ārkārtīgi daudz tiks pieaugs taisni elektrības ražošanai. Atkal rūpnieciskās ražošanas iespējas un pieaugums. Un pašus beidzamos vārdus es gribu pateikt par Baltijas elektrības tirgu, par vairumtirdzniecību. Jo vakar ļoti interesanta bija mūsu prezidenta intervija izklāsts dienas biznesā, kurā viņš teica, ka mums ir galīgi nesot izdevies ar elektrības tirgu sakārtošanu Baltijā. Un es gribētu teikt, ka pilnīgi pretēji. Baltijas elektrības tirgus, tas sauktais Norpool, kurā mēs esam pievienojušies, Latvija gan ar ārkārtīgi nokavēšanos 2 gadus pēc, 2,5 gadus pēc Igaunijas, 2 gadus pēc Lietuvas, pateicoties savai spītīgai pārstruktūrēšanas stratēģijai. Un šeit es esmu pasakojis, kā mainījušās cenas dienā vairumtirdzniecības apgabalos.
no 3. jūnija, kad Latvija viņai pievienojās. Un mums ir bijuši vispirms pelēkā augšā līkne, kas ir vairumtirdzniecības cena Latvijā, Lietuvā, kur faktiski ir vienāda absolūti visu šo laiku bijusi katru stundu. Jā, mēs redzam, ka šis tirgus ir ar cenu izlēcieniem, bet uzreiz jāatgādina tā, mīļie cilvēki, ja mēs esam pievienojušies atklātam tirgum, kur notiek elektrības tirdzniecība, mēs šādus kāpumus un kritumus redzēsim regulāri. Mēs redzēsim simtos, šie ir ļoti mazi, starp citu, tādi kāpumi. Jautājums ir jāskatās vidēji un uz tendencēm. Cena ir bijusi pieklājīgi zema. Un cenas kritums oktobrī līdz varbūt līdz šai dienai ir bijis pārsteidzoši zema cena. Kas, protams, sarūktinātu ražotājs un droši vien sarūktina, ka cena ir tik zema. Bet vēl viena lieta ir sarkanā līkni, kas parāda, kāda ir bijusi cenu starpība starp Lietuvas Latvijas elektrības apgabalu cenu un cenu Igaunijā. Nu, jāsaka, tas ir neciešami. Ne jau tāpēc, ka Igaunijā cena ir zema vai mums ir augsta, bet tas, ka Igaunijā ir zemāka. Tas protams, nevienu latviešu sirdi tas nav pieļaujams. Jautājums, kāpēc tur ir šāda cenu starpība bijusi un kāpēc viņi ir tik ļoti labi izlīdzinājusies pēc 18. novembra vai tad, kad Latvijas valsts svētki, un tad viss nostājās savās vietās. Es izvirzītu tēzi, tirgotāji, pats tirgus piemērojās apstākļiem. Un es domāju, tajā brīdī, kad Latvijas parlaments, vai pareizāk sakot valdība, izlaidīs cauri likuma projektu labojumu par saukto elektrības nodokli, kas, teiks, kad Latvenergo būtu noņēmis viņiem to nepatiku, varbūt piedalīties, ja es atļaušos izteikties, nepatiks tirgū. Un, ja būs tāda apstākļi, kā ir, piemēram, šodien, tad visi Baltijas elektrības tirgus jautājumi faktiski ir atrisināti. Tirgotāji mazliet nepiekritīs man, viņi teiks, ka viņiem tur kaut kas nav vēl sakārtots un kārtībā, bet es vēlreiz atkārtošu, kas mums par to. Mums interesē, lai patērētāji iegūtu ieguvumus no tirgus. Tirgus ir taisīts patērētāju dēļ. To es atkārtošu vēlreiz otrajā daļā, kad mēs runāsim par gāzi. Bet es gribētu apsveikt Latvijas elektrības industriju ar veiksmīgi ieviestu tirgus modeli, kur kā vienmēr ir kaut kas ir jāpiestrādā, tāpat kā jaunai mašīnai vai pirmo reizi braucot par kādu ceļu. Un līdz ar to mans intelektuālais potenciāls ir izsmelts šajā daļā. Jā, paldies Jurim Ozoliņam. Es ceru, ka tā nav, ka intelektuālais potenciāls ir izsmelts, jo Juris runās arī otrajā daļā par šo gāzes tirgus liberalizāciju Baltijā. Tagad es gribētu dot vārdu Jurijam Spiridonovam, ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam, kurš ir atbildīgs par enerģētikas jomu šajā ministrijā. Un kamēr šī prezentācija top, es vēlreiz gribu atvainoties visiem par šo te ainu, kas nav tā skaistākā. Es domāju, tīri vizuālā ziņā mums par pārsteigumu mēs secinājām šo te zaļo fonu tikai šorīt šajā projektorā. Un, protams, manuprāt, arī ekrānu varēja mazliet labāk izvietot, lai varētu redzēt arī apakšējo rindu. Bet es gribu teikt to, ka tie cilvēki, kas skatās internetā, acīm redzot, redz šos slaidus pilnā kvalitātē. Tā kā, lūdzu, Jurija. Jā, paldies. Divas lietas es gribētu pateikt uzreiz. Viena lieta es pamanīju pēdējā grafikā par elektrību, ka tas lēciens, kas bija posmā no novembra un decembra, teiksim, pēc 18. novembra, tas vienīgais lēciens, kas bija, pilnīgi sakrīt ar manu dzimšanas dienu. Es ļoti atvainojos, varbūt tas ir sagādājis kaut kāda problēma tirgumu. Bet viena lieta, kas varbūt izskatīsies dīvaini, es nerunāšu daudz par elektrību, un tam ir pamatojums. Elektrība
atšķirība no dabasgāzes tirgus ar elektrības tirgu mums pēdējos gados daudz maz bija skaidrība, ko mēs darām, un arī mūsu partneriem Baltijas valstīs bija daudz skaidrāk, kādu ceļu mēs ejam un ko mēs gribam panākt. Attiecībā savukārt uz dabasgāzi, visos iepriekšējos formos, kur man bija iespēja piedalīties, kur Latvijas sniegumu komentēja ārvalstu partneri, tad pretī mūsu valstī vienmēr stāvēja jautājuma zīme, un mēs bijām atzīmēti ar kaut kādu melnu kaut kādu tādu areālu, tāpēc, ka neviens īsti nevarēja saprast, ko īsti Latvija dara saistībā ar dabas gāzes tirgu un ko vēlās tajā panākt. Un tāpēc es uzskatu, ka diezgan svarīgi, lai es varu jums pastāstīt nedaudz vairāk tieši par šo. Bet par elektrību 21. datumā, 21. janvāri, mēs plānojam iesniegt ministru kabinetam izskatīšanai noteikumus, kuri nosaka spēles kārtību saistībā ar elektrības tirdzniecību. Un ar šī dokumenta pieņemšanu mēs faktiski arī iezīmēsim spēles noteikumu tirgotājiem maisaimniecību jomā no 1. aprīļa. Latvijas tirgus elektrības jomā veras vaļā 1. aprīlī. Runājot par slaidu kvalitāti, jā, viena lieta, kas man ir jāmin, man arī būs droši vien pārsteigums prezentācijas gaitā par to, ko es redzēšu, un līdz ar to man būs tikpat interesanti kā jums, jo es ne visas bildes spēšu atpazīt, bet es mēģināšu orientēties. Tas, kas mums svarīgi atcerēties, ir svarīgi atcerēties, ka gan elektrībā, gan dabasgāzēm infrastruktūra, kas mums ir nepieciešama, tā ir dārga. Līdz ar to, tajā brīdī, kad mēs runājam par kaut kādiem pasākumiem, kuri ir vērsti uz tirgus liberalizāciju, mums vienmēr jāanalizē to, kādā veidā tehniski mēs spējam nodrošināt konkrēto produktu vai konkrēto enerģijas veidu savā valstī. Un, protams, jāatcerās, ka liberalizācijas process nav vērsts uz liberalizāciju kā tādu abstraktu liberalizāciju. Tam ir ļoti konkrēti mērķi. Un beigās tas, ko mēs gribam nodrošināt, ir arī, mēs ļoti vēlamies nodrošināt to, ka tirgus darbojas efektīvāk, kas nozīmē, tas ir tā, izskan ļoti formāli un ekonomiski, bet mēs vēlamies panākt, ka mūsu lietotājiem šis produkts ir pieejams vai nu lētāk, vai nu drošāk. Un vēlams lētāk un drošāk. Kas attiecās uz Latvijas dabasgāzes tirgu galvenām daļām, tad droši vien nav noslēpams, ka mums šajā tirgu ir monopola stāvoklis. Un vēl viena īpatnība ir, protams, tāda, ka vēsturisku apstākļu dēļ mūsu dabasgāzes sistēma nav savienotā ar citām sistēmām, izņemot vienu valsti, kas mums arī šo gāzi faktiski piegādā. Mums 97. gadā noslēgts ārkārtīgi slavens dokuments, privatizācijas līgums, saistībā ar Latvijas gāzes privatizāciju, kas Latviju daudzos gadījumos ievērojami ierobežoja tajā, ko Latvija var vai nevar izdarīt. Bet mēs esam 2014. gadā. Mums palika ļoti, ļoti nedaudz, un privatizācijas līguma nosacījumi Latvija beidz darboties. Tas nozīmē, ka mēs esam jebkurā gadījumā ļoti netālu no tā brīža, kad neatkarīgi no tā, kādu lēmumu mēs vēlamies pieņemt, tas lēmums ir jāpieņem. Un tas, ko mēs darām šobrīd, un tas, ko mēs darām ministrijā, ko mēs darām diskusijās ar mūsu parlamentu, mēs mēģinam pārliecināt tieši par to, ka šis jautājums vairs nav atliekams, šis jautājums vairs nav tas, ko var risināt kaut kad vēlāk. Jo, kā es teicu sākumā, infrastruktūra ir dārga, procesi ir gari, un nav jāgaida 17. gads, kad viss beidzās, lai sāktu pieņemt lēmumus. Mēs uzmanīgi sekojam līdzi tam, kādi projekti attīstās ārpus Latvijas. Un tam ir pamats. No projektu realizācijas veiksmes, ātruma,
ir atkarīgs tas, cik ātri Latvijai izdosies nodrošināt sev arī alternatīvo dabasgāzes piegādes avotu. Un mēs redzam, ka projektu attīstība ārpus Latvijas ir sasniegusi jau tādu tempu, ka atsevišķi projekti sāks funkcionēt iespējams jau 16. gada beigās, bet noteikti 18. un 19. gadā. Mēs esam ļoti tuvu tiem termiņiem, kad mēs varēsim ne tikai runāt par alternatīvo dabasgāzes piegādes modeli, bet faktiski redzēt, ka tas dabā notiek. No svarīgākiem projektiem, kas Latvija ir ļoti būtiski, es minēšu, protams, Polijas un Lietuvas starpsavienojumu. Tāpat vai, ka, protams, mums ir ļoti svarīgi nodrošināt arī esošo savienojumu paplašināšanu starp Latviju un Lietuvu. Un tad interesants process ir saistīts ar tā saucamo sašķidrinātas dabasgāzes terminālu, kam sākumā tika atvēlēta indikatīva vieta vai nu Lietuva, vai nu Latvija, vai nu Igaunija, pēc tam vai nu Somijā, un šobrīd šis jautājums jau ļoti, ļoti ilgi tiek diskutēts Eiropas komisijā, un gala lēmuma nav. Vai tas nozīmē, ka šādam projektam nav nekāda pamata un šis projekts nebūtu jārealizē? Nē, mēs redzam, ka Lietuvas valdība ir pieņēmusi lēmumu šādu projektu realizēt, negaidot Eiropas komisijas lēmumus, un šo projektu arī realizē. Mēs savukārt vēl joprojām neesam atmetuši domu par to, kā arī Latvijā var būt sašķidrinātas dabasgāzes termināls. Un tas ir jāņem vērā. Un nav obligāti, ka tas termināls ir par kādu cenu nodrošinās reģionālo dabasgāzes piegādi. Iespējams, ka tas ir termināls, kas nepieciešams mums pašiem. Līdz ar to mēs varam runāt par dažādiem projektiem, un šie projekti ir svarīgi, jo tie nodrošina tos nosacījumus, vai dabasgāzes tirgus atvēršana nav tikai pasākums uz papīra, bet tiešām arī nes labumu iedzīvotājiem. Latvijas unikāla situācija ir saistīta ar Inčukalnu, un tieši Inčukalna dabasgāzes krātuve, protams, ir arī liels investīciju objekts. Visa dabasgāzes sistēma reģionam ir būvēta ap Inčukalnu, un no tā, cik veiksmīgi mēs apsaimniekojam šo ļoti svarīgu strateģisku objektu, ir atkarīgs arī, kas notiek reģionā. Neinteresanta daļa – Eiropas direktīvas. Kāpēc neinteresanta? Tāpēc, ka no vienas puses tas izklausīsies ļoti sausi un ļoti formāli. Mums ir jāievieš direktīvu prasības. Bet, kā mēs vienmēr skaidrojam un mēģinam vismaz mainīt šo, tas ir iegājis ierēdniecībā, ka mēs ļoti daudz darbības pamatojam ar to, ka mums ir jāievieš Eiropas prasības. Bet īstenībā tās prasības, kuras ir ietvertas direktīvā, mēs jau paši piedalāmies, vai šīs prasības būtu tieši šādas. Un direktīva prasības nav tā nav kaut kāda abstrakcija, ko mēs gribam vienkārši pārņemt, tāpēc, ka kāds no mums to prasa. Bet direktīva ir mērķis, un tas mērķis sakarīt arī ar mūsu mērķiem. Nodrošināt iedzīvotājiem, maisaimniecībām, uzņēmumiem drošu un efektīvo dabasgāzes piegādi. Latvija, atbilstoši direktīvai, drīkst izmantot zināma veida pārējais periodu, tā saucamas atkāpes vai vēl latviskāk to sauc derogācijas. Ļoti tāds labs latvisks vārds, vai ne? Un to mēs drīkstam izmantot, šos atvieglojumus mēs, protams, drīkstam izmantot, bet šie atvieglojumi, ko paredz direktīva, nav obligāti, un tas ir jāatcerās. Tad, kad mēs vēlamies, piemēram, iegūt Eiropas komisijas piekrišanu vienai vai otras atkāpes piemērošanai, mums ir vienmēr jāņem vērā, ka mēs varam nepiemērot nevienu. Un skatoties uz mūsu kaimiņiem, mēs redzam, ka tieši šāds process var arī veiksmīgi notikt. Neskatoties uz to,
Latvijā ir izvēlējusies ceļu, ka mēs izmantojam tās iespējas, ko mums direktīva dod. Tad tas nozīmē nedaram, nereorganizējam, nerestruktūrizējam savu dabasgāzes tirgu uzreiz. Bet šiem izņēmumiem, šīm tiesībām uz izņēmumiem ir beigu termiņš. Un tas beigu termiņš ir tuvu. Attiecībā uz vienu daļu, tas ir šis gads, 14. gads. Attiecībā uz otro daļu, tas ir arī atsevišķi direktīvas nosacījumi. Šis nosacījums mums nav, mēs drīkstam izmantot izņēmumu līdz brīdim, kamēr mums nav savienojums ar citām valstīm, respektīvi mums nav cita dabas gazas piegādātāja. Bet, kā es teicu, tas viss ir ļoti drīz. Un tā projektu īstenošana, kas notiek apkārt Latviju, liecina par to, ka mums ir jāsāk gatavoties arī tam, ka arī otra direktīvas daļa, par kuras ieviešanu mēs tikai esam sākuši Latvijā diskutēt, arī nav vairs ļoti tāls pasākums. Un šie pasākumi, par ko mēs runājam direktīvas sakarā, faktiski ir dalāmi dažādas daļās, bet būtība ir ļoti līdzīga tam, kas ir noticis elektrībā. Tie ir uzņēmumi, kuri ir sadalīti savā starpā, kuri darbojās, kuru uzņēmuma daļas, kur šobrīd ir monolītas, vienotas, sadalās un konkurē ar citiem līdzīgiem uzņēmumiem noteiktajās jomās, noteiktajos posmos. Sistēmai ir iespēja piekļūt trešai pusei. Šī trešā puse var izmantot ne tikai to sistēmu īpaši vienojoties, bet tā sistēma ir zināma regulācija, tas nozīmē, ka ir skaidrs uz kādiem nosacījumiem. Trešā puse var piekļūt mūsu dabas gāzes sistēmai un ko viņa tur drīkst darīt un kādā veidā notiek šīs darbības. Un viss šīs ir tas, kas ir ietverts direktīvā, un tas ir tas, par kuras ieviešanu pēdējā laikā Latvijas prese un arī citu presi ir diezgan aktīvi komunicējusi. Latvijas valdība ir vienojusies savā laikā šo dabasgāzes tirgus pārveidošanu sadalīt divos posmos. Pirmajā posmā svarīgākais, kas notiks, ir trešo personu piekļuves nodrošināšana, sadalas sistēmas operatora nodalīšana un formālas lietas, tas ir grāmatvedības uzskaits, nodalīšana un tā tālāk. Atbilstoši tam likumprojektam, ko mēs esam iesnieguši apstiprināt ministru kabinetam, un ministru kabinets ir apstiprinājis, un šīs dokuments šobrīd ir Saeimā, šī pirmā posma īstenošanas termiņš ir 15. gada 1. janvāris. Tas ir atbilstoši mūsu priekšlikumam. Kas attiecās uz otro posmu, tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam apzinājušies, cik darbības mums jāveic un kādos termiņos, lai nonāktu līdz otrā posmā īstenošanas beigām. Un otrais posms ir dabasgāzes pārvades nodalīšana, un šī nodalīšana ir saistīta iespējams arī ar īpašumtiesību nodalīšanu vai no arī kādu citu variantu, ko mēs drīkstam izmantot, izējot no direktīvas. Bet būtība ir tāda, ka attiecību šo otro daļu neatkarīgais pārvades operators vai neatkarīga pārvades sistēma mums nav galvvaldības lēmums par to, kādos termiņos un kā mēs virzīsimies uz priekšu. Un, protams, ņemot vērā politisko procesu, kas šobrīd notiek ar jaunas valdības veidošanu, acimredzot, arī šajā īsajā termiņā, kas jaunai valdībai būs atvēlēts, arī šajā īsajā termiņā šis jautājums joprojām paliks aktuāls, jo, kā es minēju paša sākumā, termiņi vairāk nav gaļi. Mēs nevaram vairāk atlikt kaut uz 9 mēnešiem šī jautājuma skatīšanu, jo vienkārši pieņemot lēmumu vēlāk, visu nepieciešamo vairs nebūs iespējams pabeigt. Tas būtu par to, ko mēs darām dabasgāzes tirgu, un paldies. Jā.
Paldies, es aicinātu tad mūs visu šī paneļa runātājs pie galda atpakaļ, prezentācija laiks ir beidzies, bet mums ir laiks jautājumiem un komentāriem. Es aicinātu visiem, kas vēlās runāt, tad to pieteikties, pēc tam nosaukt savu vārdu un tad uzsākt. Edgar, palīdzēs, lūdzu, jā? Tā. Atslēņš jau ir. Saimnes deputāts. Jā, saimnes deputāts, un tiešām mums ar šo jautājumu jānodarbojas, jo enerģētikas likums jau tika konceptuāli pieņemts, un tiešām jādomā, ko mēs tagad darīsim tuvākā laikā. Man ir 2 jautājumi. Jūs minējāt starp savienojumu starp Poliju un Lietuvu, bet cik es zinu, tur nekas nenotiek, un arī nenotiks. Tad kāda jēga par to runāt? Un otrais ir, ja mēs domājam būvēt Skultē mūsu pašu sašķidrināto gāzes terminālu, vai par to arī jēga ir runāt, ja nav investors? Tur taču vajadzīga liela nauda. Tad lūdzu, vai ir investors un vai tas ir tiešām reāli? Starp citu, 3. jautājums. Kāpēc Lietuva nedabūja tās atkāpes? Derogācija. Kāds zina? Es domāju, ka Jurijs Spiridonovs atbildēs uz to pamatu, tikai daži komentāri, cik es atceros, debatējot gāzes direktīvu, Lietuva neprasīja šo atkāpi. Ja gadījumā es kļūdos, tad vēstnieks man vai Lietuvas pārstāv var palabot. Un kas attiecas uz tiem pārējiem 2 jautājumiem, es domāju, ka tā aina nav tik skeptiska, kā jūs tikko komentējat, bet vārds Jurijam Spiridonovam. Jūsu viedoklim par to, ka Lietuvā un Polijā nekas nenotiek, nepiekrīt, ziniet, kurš Dāvja kungs pēdējā valdības sēde, viņš apliecināja, ka šobrīd viņš absolūti tic tam, ka starpsavienojuma projekti notiek un ka tā attīstība notiek. Tas, kas mums ir noteikti svarīgi atcerēties, ja mēs runājam par citiem alternatīviem projektiem un, piemēram, Skultas gadījums, es neteiktu, ka tur nav investoru, tur tieši ir investors, un pie tām šis investora interese ir vienkārši noskaidrot, vai tad, ja viņš izveidos šo sašķidrinātas dabasgāzes terminālu, vai šajā gadījumā Saeima uz to brīdi paspējas pieņemt tādu likumdošanu, ka šī termināla izveide vispār ir liederīga. Tāpēc, ka ja Saeima nepieņems lēmumu, ka trešajām pusēm ir piekļuve dabasgāzes sistēmai, tad investora nekāda arī nebūs. Tāpēc, ka kāda jēga būvēt objektu, ja tu nezini, vai tu drīksti vai nedrīksti pievienoties sistēmai. Un, kas attiecās uz Skultas projektu, mēs esam runājuši dažādos formātos, un viena no pirmām sarunām, kas ir bijusi par šo projektu, bija tāda, ka potenciālais projekta īstenotājs izteica domu, ka viņam nevajag valdības finansējumu vispār. Viņam vienkārši vajag pārliecību, ka uz to brīdi, kad viņš realizē projektu, likumdošana ļaus viņam arī veikt kādas operācijas. Šobrīd mēs runājam par potenciālu Eiropas Savienības fondu piesaisti, bet šis es neteiktu, ka ir priekšnosacījums obligātai šī projekta īstenošanai. Galvenais ir iespēja šo projektu izmantot. Juris vēlās papildināt? Jā, es gribu teikt, ka esiet tik laipni pagaidiet līdz nākošās sesijas sākumam par starpsavienojumu. Mums būs ziņojums detaļās. Par Skulti mums būs tad, kad noslēgsies pamat diskusija, iespējams, ka mēs redzēsim investoru pārstāvi. Bet tad, kad pamat diskusija būs noslēgsies, viņas ir ļoti saplānot par minūtēm, tā kā gati pacieties. Pacieties, lūdzu. Tagad pacieties, jā. Tev ir jautājums. Ne par Skultas. Jautājums, jā. Tieši tā es gribētu Lūdzu, stādāties priekšā tomēr. Gati Sābele, Nacionālā gāzes termināla biedrības valdes loceklis un arī vienlaicīgi arī sadarbības partneris Skultas terminālī Latvijā. Taču jautājums vairāk ir par pirmo sesiju, un šeit patiešām es gribētu pieskārties 2 lietām. Viena no tām ir Jurija prezentācija, un patiešām es gribu pasvītrot to pašu būtiskāko, ka šobrīd nerunājot par
tirgus modeli un regulējumu, kāds mums būs pēc privatizācijas līguma beigām, aktīvi nestrādājot, mēs nonāksim situācijā, ka mums nepietiks laika, lai mēs runātu kaut kā par reālu tirgus izveidi nākamā dienā. Tas nozīmē, ka mēs iekavēsim krietni pēc 20. gadu, un Skultas termināls nav vienīgais, kāpēc mums ir jādomā par šobrīd par korektu tirgus regulācijas izstrādi Latvijā. Un šobrīd gaidāmās diskusijas Saeimā tiešām būs kritiski svarīgas gan tiem spēlētājiem, kas mums ir Klaipēdā, gan kopējā tirgus situācijā, lai neatkarīgi no vietas investoriem būtu interesi nākt šeit. Bet konkrēts jautājums Ozoliņa kungam ir par šo Krievijas lomu Eiropas tirgu un pasaulē. Un kā jūs redzat šobrīd situācijas izmaiņas Krievijā, vai mēs potenciāli varam cerēt uz vēl bez Gazprom kādu kompāniju ienākšanu, viņu tiesībām operēt Eiropas tirgos, un ņemot vērā to, ka Krievija vēl līdz 30 gadam vismaz būs lielākais eksportētājs pasaulē, neatkarīgi no jaunām ieguvējām Austrālijā un ASV. Taču mums noteikti arī ir svarīgi skatīties, lai tā konkurence pašā Krievijā attiecībā uz eksporta tirgiem pieaugt. Kāds ir jūsu skatījums? Faktiski man prezentācija jau parādīja, ka Krievija ir neaizstājams enerģijas tirdzniecības partners Eiropas Savienībai, un tāds arī paliks tavu pieminētajā laikā. Es negribētu runāt tagad Gazprom vietā, viņa pārstāvi ir šeit, bet, protams, ka tā tie sauktie liberalizācijas mēģinājumi Krievijā ir jau notiek no 2000. gada. Kad bija jau sagatavota likumdošana, kas bija nonākusi Krievijas valdībā un arī akceptēta par neatkarīgo gāzes kompāniju pieeju Gazprom sistēmai un tiesībām iziet arī eksporta tirgos. Viena lieta ir notikusi. Lukoil ir ieguvis tiesības eksportēt sašķidrināto dabas gāzi. Un, cik es zinu, viņa plānos termināla attīstība arī notiek tādā rajonā, kas ir pieejams Eiropas tirgiem. Tā kā neatkarīgi no tā, ko mēs runāsim otrajā daļā par to, ka mēs gribam redzēt konkurenci, bez šaubām Baltijas gāzes tirgus nav iedomājams bez Gazprom vai jebkāda cita Krievijas importētāja līdzdalības. Tādā gadījumā tad jau nav runa par tirgu vispār. Ir jautājums tikai par līdzīgiem tirdzniecības nosacījumiem. Bet es gribētu vēl vienu lietu pieminēt, un tikai tādu. Trešās puses pieeja tiek bieži minēta, un neskapēc to saista ar Klaipēdas terminālu vai kaut ko. Trešās puses pieeja ir princips, kad ir iespēja noslēgt tirdzniecības līgumu starp piegādātāju un patērētāju. Patērētājs, vēlreiz atgādinu, izmantojot esošo sistēmu. Tas ir universāls jēdziens, kas ir no pirmās dienas, kad runāja par Eiropas direktīvām 90. gadu sākumā, atbrīvojot un dodot tiesības Eiropas patērētājiem vispirms elektrības tirgos, pēc tam gāzes tirgos. Es domāju, ka šis jēdziens vispār tajā likumdošanas priekšlikumā, kas ir Saeimā, ir galīgi nepareizi interpretēts, vai arī interpretēts sašaurināti, kas līdz ar to uzliek kaut kādu tādu savādu zīmogu pašam likumdošanas projektam. Tas ir svarīgs tieši arī jūsu jaunajam terminālam, ja tāds rastos, lai viņš varētu notikt šis princips izmantots attiecībā pret Latvijas patērētājiem. Tā bija mana papildus piezīme. Jā, paldies, lūdzu. Vēl auditorijai jautājumi, komentāri. Kamēr kāds domā, man ir jautājums, zinot, ka Jurijs Spiridonovs diemžēl nevar palikt uz otro daļu, kā mēs esam runājuši. Man ir jautājums, kā ekonomikas ministrija, tātad faktiski politikas veidotājiem enerģētikas jomā, tieši par šo nākotni, par kā jūs saucat otro posmu. Vai jūs redzat, ka ir jēga
rūpēties par to, lai visi neatkarīgā pārvades sistēmas operatori, viens no 3 modeļiem, būtu līdzīgs Lietuvā, Igaunijā, Latvijā ar potenciālu iespējams veidot kopīgu uzņēmumu pārvades sistēmu operēšanai. Un ja viens, teiksim, 2 ir veidot ar īpašumtiesību atdalīšanas modeli un kāds cits ir veidots ar, teiksim, Latvijas gāzes akcionāra kā vertikāli integrēts uzņēmumu atdalīt daļa, vai tas neradīs nākotnē jūsuprāt, vai varētu radīt zināmas problēmas šādas projekta veidošanā, vai arī jūs vispār neizskatat iespēju kādreiz nākotnē, ņemot vērā Baltijas valstu tirgus apjomu, kas nav pārāk liels, šādu modeli attīstīt? Es teiktu tā, ka viss, kas saistīts ar starpvaldību uzņēmumiem, tas ir diezgan sarežģīti. Bet virziens, es teiktu, ka ja mērķis ir tāda sinhronizēta tirgus darbība, tad viens no virzieniem, kuru mēs noteikti skatāmies, tas ir regulātoru sadarbības jautājums. Tāpēc, ka šajos jaunajos laikos tieši regulators maina ievērojami to lomu, kas viņam bija kādreiz iezīmēta dažādos procesos. Ja kādreiz mēs runājam par regulātoru kā institūciju, kas kontrolē cenas, tad šis posms līdz ar dažādu tirgu atvēršanu mainās. Nav, teiksim, regulātoram liela nozīme regulēt elektroenerģijas cenu, ja nav ko vairāk regulēt. Tirgus būs no 1. aprīļa atvērts. Bet regulātoram līdz ar to veidojas pilnīgi savādākas funkcijas, kontrolēt, kā šis tirgus funkcionē. Un viens no momentiem, ka ja mēs runājam par dabasgāzes tirgu, protams, ka mums analizēja dažādus modeļus, būtu liederīgi izvēlēties tādus modeļus, kuri nav galīgi pretrunā vai galīgi eksotiski salīdzinājumi ar mūsu kaimiņiem. Bet nonākot valdībā līdz konkrētajām lēmumam, šis ir viens no aspektiem, uz ko mēs noteikti arī vēršam uzmanību, ka nevajag mēģināt jebkādu modeli. Mēs zinām, piemēram, viens no modeļiem saistībā ar neatkarīgo pārvades operatoru Eiropā vispār netiek piemērots. Vai mums vispār jāanalizē šis modelis? Iespējams, ka jā, iespējams, ka nē, bet beigās ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka mēs tiešām neizdaram kaut ko tādu un neizveidojam kaut kādu tādu tirgus modeli, kas mums neļauj normāla veida sadarboties ar mūsu kaimiņiem. Un es nevaru uzreiz izteikt konkrētu domu par kopīgu uzņēmumu, bet tas, ka sadalīšanas modelim jābūt līdzīgam tam, kas ir noticis Igaunijā vai Lietuvā, viennozīmīgi es piekrītu. Jā, paldies. Lūdzu, auditorijai ir jautājumi. Jā, Gins Freimans, lūdzu, bet... Es gribēju uzdot tādu jautājumu, varbūt mazliet precīzāk ir kāda iespēja pāanalizēt, kādas tad ir tendences attiecībā, piemēram, uz dabas gāzes cenām, kādas perspektīvas Latvijā ir. Varbūt, es nezinu, to otrā daļā runās vai kā, bet šobrīd, teiksim, ir zināms, ka notiek Lietuvas valdības sarunas ar Gazprom. Tur piedāvātās cenas nav neko draudzīgas. Tātad termināļa attīstība Lietuvā, vai viņi tiešām radot kaut kādu alternatīvu pieeju, nevar radīt arī negatīvu ietekmi uz cenu, kas tiks piedāvāt Latvijai. Varbūt varat pāris vārdos kaut kādas perspektīvas, kas var notikt ar gāzes cenu tātad Latvijā? Nē, es domāju, ka, zinot, ka mums otrā daļa, Juri, kā tu pats teici, ka ļoti svarīgi ir iekonomēt laiku, es domāju, ja ir iespējams, gan, un arī Spiridonova kungs nebūs otrā daļā, ja jums ir ko teikt par šo Freimaņa kungu jautājumu, tad es labprāt dzirdētu tagad atbildi. Ir jums viedokļi, jā, Spiridonova kungs. Ziniet, varbūt tas nebūs ļoti korekti, bet es mēģināšu šo jautājumu atbildēt ar pretjautājumu. Bet no kā ir atkarīga dabasgāzes cena? Vai tā ir normāla parādība, ka dabasgāzes cena ir atkarīga no valsts pozīcijas par vienu vai otru jautājumu?
Un šis ir jautājums, uz ko, protams, mēs visi iekšē varam padomāt, ko mēs domājam, bet uz to jautājumu droši vien ir grūti atbildēt publiski dažādu apstākļu dēļ dažādiem cilvēkiem. Bet jautājums, kā mēs virzamies, un mēs virzamies šajā politikā attiecībā uz dabasgāzes tirgu, strikti ievērojot tās saistības, ko mēs esam uzņēmušies 97. gadā attiecībā uz privatizāciju. Bet tālāk mēs neuzskatām, ka mums nav tiesību rīkoties. Attiecībā uz to, kā mainīsies dabasgāzes cenas, ja gadījumā mēs nenodrošināsim, ka mums ir alternatīvas dabasgāzes piegādātājs, un vienlaikus nodrošināsim visu šo reformu īstenošanu pilnā apmērā, es domāju jau par otro posmu, tad diez vai mēs varam sagaidīt, ka cenas Latvijā saglabāsies labvēlīga līmenī. Bet es neuzskatu, ka šis ir labs arguments, lai kaut ko darītu vai nedarītu. Tāpēc, ka ja nedara, tad alternatīvais dabasgāzes piegādātājs nekad nebūs. Jā, vēlreiz Atis Leņš, un tad ir, jā. Es nevaru saprast vienu lietu. Ja Amerika vairs neimportē gāzu, viņai pat 3 termināli pārveidot tā, ka var eksportēt gāzu. Un ja Vācija, kurai bija 30 gadu līgums ar Gazprom laikam, ja, spēja piespiest Krieviju no Gazpromam samazināt cenu par 30% un Polijai tāpatās par 15%, kā vispār gāzes cenas var kāpt? Tas ir pārpalikums pasaulē, pasaules tirgos. Es varbūt nedaudz apstaļēšu to tēzi. Mums ir strauji augošas ekonomikas, tādas, ka mēs nepieminējam, piemēram, vēl vienu diezgan nopietnu spēlētāju ir Indija. Un nerunājot par Ķīnu, Indiju un tā tālāk, ir strauji augošas ekonomikas, kuru dabasgāzes patēriņš nepārtraukti aug. Un šīs valstis meklē teiksim, piegādes iespējas visdažādākos veidos un īsteno ārkārtīgi dārgus infrastruktūras projektus, lai šo dabasgāzi iegūtu. Piemēram, Indija pirks dabasgāzi no Turkmenistānas. Un ir ļoti dažādas attīstības šajā jomā. Ja mēs runājam, piemēram, par sašķidrināto dabasgāzi, tad to nemaz nav iespējams tik vienkārši nopirkt. Tāpēc, ka ļoti daudz no apjomiem, kas tiek saražots, jau ir rezervēti. Un tāpēc attiecībā uz dabasgāzes pieejamību tā ir pieejama prece, to var nopirkt, bet tā kā ir ārkārtīgi liela pārpalikuma, es gan nepiekrīstu. Jā, Zariņa kungs, pēc tam vēlreiz Freimeņa. Paldies, Zariņš Ivars, Saeimas deputāts. Kā jau tas pareizi tika norādīts, kad liberalizācija tas nav pašmērķis, tas ir līdzeklis, ar ko panākt lietotājiem izdevīgāks nosacījums. Mēs daudz dzirdējam par projektiem, par to, kur kādi viņi būs, bet būtu labi tad arī dzirdēt, kā visā šī procesā, kas tiek piedāvāts, kāds būs tās Latvijas patērēta ieguvums, aprēķinus. Par cik mums varētu kļūt lētāka gāze, vai uz kādiem nosacījumiem mēs varētu dabūt šo gāzi. Jo viena lieta, ka mēs runājam tikai par pašu gāzes cenu. Šeit ļoti svarīgs ir jautājums, ka gala produktā iekšā ies arī tā infrastruktūras cena, kas ir nepieciešama, lai šo pakalpojumu nodrošinātu. Tātad par šo komponentu mums arī būtu ļoti interesanti dzirdēt, cik tad galā sanāks tā gāze šeit, kad viņu kāds cits sāks piegādāt. Un vai nesanāks tieši otrādi, ka visa šī procesa rezultātā, ka mums vajadzēs paralēli Latvijas maziem tirgumu nomaksāt gan par šo termināļu uzcelto amortizāciju, gan par šo jaudu uzturēšanu, kā tas sanāks mums tā gala cena. Jo savādāk mēs, tas būtu ļoti svarīgi uz šo jautājumu, būt mums atbildēji. Lai mēs zinātu, kā mums efektīvāk iet uz priekšu un cik lielā mērā mēs varam šajos projektos piedalīties. Jā, es teicu arī, ka šīm procesam ir divas daļas. Drošība, un šeit es nedomāju par tehnisku drošību, un otrais ir cena. Un šīs lietas jāskatās kopā. Ja mēs runājam par komponenšu izmaksām, tad dabasgāzes cena šobrīd Latvijā veido aptuveni 80% no tā, ko patērētāji samaksā, un infrastruktūra 20%. Tas vienkārši ir mērogam, un pie tām infrastruktūra, kas Latvijā ir izveidota, ir pietiekami apjomīga, dārga, un tie ir vairāki 100 miljoni latu
toreiz vēl latu, kuri ieguldīti, tā skaita Inču kalnu un tā tālāk. Cita problēma, kas ir svarīga un par ko vajag runāt, kas notiek, vēlreiz, pēc kādiem nosacījumiem dabasgāzes cena veidojas. Ja dabasgāzes cena veidojas pēc principa, ka jūs darat kaut ko pareizi vai nepareizi, vai mēs varam garantēt, ka ja gadījumā mēs neliberalizējam cenu, neliberalizējam tirgu, cenas Latvijā saglabāja šajā līmenī. Varbūt jūs izdarīsiet kaut ko nepareizu cita politikas jomā. Un tad jūsu cena mainīsies jebkurā gadījumā. Un tad iestājas ļoti svarīgs jautājums, ja nu tā cena mainās jums nepievilcīgā veidā, vai jums ir alternatīvs piegādātājs, vai jums ir alternatīva infrastruktūra, kas notiek brīdī, kad jums šī infrastruktūra nav izveidota. Tas nozīmē, ka kurienes un kā jūs varēsiet šo dabas gāzi iegūt, ja nu gadījumā veidojas kaut kāda problēma ar tradicionālo ceļu. Un tāpēc arī šie jautājumi par dabasgāzes sistēmas uzlabojumiem ir saistīti arī tīri ar to, ka mums ir nepieciešams esoša infrastruktūra, kas bija saistīta tehniski ar vienu konkrēto valstu un ar vienu konkrēto piegādātāju, pilnveidot, lai būtu dažādas iespējas arī iegūt šo dabasgāzi no citiem avotiem. Un attiecībā uz ietekmi uz patērētājiem, protams, tas ir jāvērtē, un tāpēc arī visi projekti šajā periodā, kuri pretendē uz Eiropas Savienības fondiem, viņu skatās nevis ministrija, bet viņu skatās regulators. Un visi starpvalstu savienojumi projekti, kur potenciāli Latvija ir ietekmēta, ir tie projekti, kurus izskata regulatori, tā skaita Latvijas regulators. Jā, mēs esam mazliet iekavējuši laiku, līdz ar to, ja Freimaņa kungs piekrist, tad otrā daļā mēs varētu, jeb jūs nebūsiet. Jā, tad ja drīkst lūk, tad man 3 sekundžu piebildu un Jurim Ozoliņam pie jautātā. Tas, ko Zariņa kungs teica par šo cenu, un faktiski mums jāskatās uz īstermiņa, ilgtermiņa risinājumiem. Un dabasgāzes cenā mēs nevaram būt ilgtermiņā droši, ja mēs neko nemainām. Un šis vistas olas princips, kurš pa priekšu, vai juridiskais ietvers un tad potenciālais investors, kas alternatīvu gāzi varētu piegādāt vai otrādi, es domāju, atbildi skaidri, ja nebūs viss sagatavots šim investoram, tad faktiski nekas nenotiks. Un par jaudām, ja mēs uztraucamies, kurš par to maksās, kurš maksās par to, ka mums varbūt tās labs projekts teica 2 otrā kārta, bet tajā pašā laikā šī jauda, ko izmanto šis tecis, ir apmēram 30%. Es pilnīgi saprotu, ka tur ir arī objektīvas lietas, kā hidroenerģijas patēriņš tirgū tajā konkrētajā brīdī, bet tajā pašā laikā, ja mēs rūpējamies par to, kurš maksā par pārlieku lielām jaudām, paskatāmies Vācijas pieredzi, kurā Ions bija spiests aizvērt tecus, kas strādā ar gāzi pēc ilgtermiņa līgumiem, jo šī gāze ģenerējot elektrību vairs nebija konkurēt spējīgi tirgu. Juri, lūdzu. Es to nepapildināšu, bet es gribētu vēlreiz pievērst uzmanību, jo iespējams, ka parlamentāriešiem laiks vairs nebūs. Gribēju ieekonomēt mazliet laiku otrā sesijā. Jums uz galda ir likuma projekts. Un viņā ļoti bieži ir atsauce uz privatizācijas līgumu un kaut kādu mistisku datumu 17. gadā. Kā jūs domājat, kas aiz viņa slēpjās? Vai 17. gadā mainīsies īpašuma attiecības, vai kādam nepagarinās licences? Sakiet, kādēļ ir tāds noslēpums? Publiskajā telpā ir pārdots ģimenes sudrabs. Kādas problēmas ir pastāstīt, ko privatizācijas līgums ierobežo Latvijas patērētājiem un kas 17. gadā mainās, neatklājot visas juridiskās nianses, kas ir šajā pirkšanas pārdošanas līgumā. Vai jums ir skaidrs, par ko jūs vispār taisaties balsot? Un ar šādu jautājumu es arī faktiski beidzu. Jā, paldies visiem, kafijas pauze un atgriežamies.